Čau! Ir jau 34. diena. Vēl ir iespēja pieteikties konkursam. Vēl ilgi būs iespēja. Man jau ir dalībnieki daži, vai vairāki. Un šodien jums parādīšu atkal kāršu triku. Šodien parādīšu jums kāršu triku. Redzat, visas kārtas dažādas. Un šajā trikā izmantosim tikai 4 kārtas. Lai būtu interesantāk. 1, 2, 3 un 4. Šitās noliksim malā. Tā, un 4 kārtas. Un jūsu uzdevums ir sekot pīķa trīniekam, ja? Redzat, viņš ir apakšā. Es paņemšu 1, 2, 3. Kur viņš ir? Ja jūs teicat augšā, tas ir taisnība. Viņš ir augšā, bet es paņemšu viņu un nolikšu apakšā. Viņš ir apakšā, bet ja es nosipu knipi, viņš uzliec augšā. Paņem viņu, nolieku apakšā. Nositu knipi, atkal augšā. Apakšā un augšā. Es zinu, ko jūs domājat. Jūs domājat, ka man 4 vienāds kārtas. Bet tā nav. Tā ir tikai ilūzija. Skatieties. Man tomēr ir 8. 2 astotnieki. 3 un 4 astotnieki. Jūs domājat to pašu, ko es, vai ne? Ak, jūs neķītrie. Labi, bet kāds var būt, ja man tikai 4 kārtas ir? Un gal galā, tas, ko es redzēju iepriekš, tas nebija taisnība. Jo man ir 1 pīķa kalps, 2 pīķa kalpi, 3 pīķa kalpi un 4 pīķa kalpi. Tāda neveikla situācija šodien sanāca, kad Igors bērnu ceremonijas laikā iesmējās. Tā arī viņu neapglabāja.